Nu, ko iesāksim vlogu? Iesāksim to vlodziņu, jā? Atvaļinājumu. Par Didža atvaļinājumu. Elīna atvaļinājums ir cauru gadu. Cauru gadu, jā. Jā, Didzim tagad sākās atvaļinājums. Tad atvaļinājuma diena numur 1. Ko mēs šodien izdarījām? Tieši neko. Nē, kāpēc neko? Nē, izdarījām. Nē, mēs izdarījām tādu lietu, ka mēs aizbraucām. Nopirkām telti. To, kuru negribējām. Jā, to, kuru negribējām, jo tā, kuru gribējām, tā, protams, ka bija izpirkta, visas izpirktas. Pat arī tās, kuru mēs tagad paņēmām, bija palikuši tikai 4. Jā? Jā, tās bija arī pēdējās 4. Pievedums, bet, gaida. Plus tikai tas, ka šitā bija lētākā, dažas funkcijas nav tādas, kā gribējās. Bet nāksies iztikt ar to, kas ir. Tā, ka būsim kempingā, tad jau atrādīs, kāda izskatās. Slikti jau arī viņa nav. Tāda pati, principā, tikai principā tāda ir, tikai nav pāris features, jā, kuras gribējās. Bet ietaupījām 70 eiro. Tā kā... Tagad esmu iztērēt. Nu, nē, tāda gan mēs nedarīsim. Tagad šī diena pirmā būs tāda mierīga. Es domāju, ka mēs tagad, ko mēs darīsim, mēs aizbrauksim vienkārši nopaldēt. Sākumā gan bija plāns bišķiņi paskrituļot, bet diena iesila tik daudz, kad man vairs negribas neko aktīvu darīt, ja godīgi sakot. Man nekad neko aktīvu negribas darīt. Nu jā, tā kā... Ja dara, tad dara tikai no rīta. Tagad ir cik jau pulkstenis. Tūlīt jau būs 6, jā, nu tā kā pačilosim pie ezera, te pat pie mūsu bābelīša. Gustaņš ļoti gribēja peldēties, vai ne? Jā, jau vakardien mēs uztaisījām nakts peldi. Mēs bijām pirmo reizi ar Gustaviņu naktī. Nu, cik no naktī 11 vakarā. Vēl bija tāda maza... 11 bija, jā, bija 11, jā. Bija tāds patums, bet, nu, par cik vasaras nakts tāda vēl tāda bišķiņa, vēl tāda maza gaismiņa vēl dega. Nu, ne dega, bet bija tāda krēslas gaisma no kaut kurienes nāca no debesīm. Papeldējām naktpeldē mazā. Tā kā tagad atgriežamies atpakaļ uz bābelīti. Ceļam iegriežamies Alfā. Mums vajag bridles, Gustava nopirkts peldbridles, mēs pazaudējām, ja? Jā. Jūrā bija tāda viļņa, ka pazaudējām peldbridles. Gustavas bez bridlēm, nu, galīgi nepatīk viņam. Bridles nopirkām. Es tāds paši kā bija iepriekš arī. Jā, es zinu, nekur augšā, tu ir rādīt tādu. Kāpēc? Jā, tas pareizi. Uzliek braucam tā, ka nevar iegriezties, tāpēc mēs braucam bišķiņ atkal atpakaļ uz Alfu un atkal griežamies šeit un lai brauktu uz bābelītim. Tad tevojamies mūsu bābelītim, jā, mums tur kādu laiciņu jāpavērst pa slieža malu. Tāds apmēram, cik mums te puskilometrs? 100 metri. 100 metri, jā. Puskilometrs. Gribējām sākumā kājām iet, bet saprotam, ka nebūs šodien kāju iešana. Nu, vot tuvojamies bābelītim. Te parasti tusiņi notiek, ir kaut kāds ballīte. Svin daži dzimšanas dienas, te vienreiz redzēju. Normāli te saklubts. Paklājas pat, paklājas bez zāle nopļota. Peldvieta. Cilvēki šodien tīri maz, ja godīgi sakot. Kur mēs paliekam? Jā, gulbīši, jā. Un mazie gulbīši pat. Pa kur mēs ejam? Nu, labi. Kāda matu pazaudējuši. Kas pazaudēja? Kudlu pazaudējuši. Neaizsniedz. Mats pazaudējuši. Gadās arī tā mats pazaudē. Jā, nu tur notiek tusiņš, tas arī ir viss pa prīmo soliņi. Cilvēki atpūšās, cilvēku nav daudz. Un gulbīši mums pat ir. Un tu ir pašvaldīs policija. Kas jā, tas ir diezgan reti, jo šī ir oficiāla peldvieta. Daudz nemaz nezinu, ka Rīgā bābelītē, mazā ezeriņā, tepat Juglā ir tāda bābelīte. Brāļi, kolosāli. Ņupupšiki. Jā, vai. Nu, patīk pie ezera? Jā. Gustavs ir viesvētījies savas jaunās bridles. Teica, ka ir labākas. Papeldējāmies. Pamētāju Gustavu. Tas ir kāds interesants akmens. Jā, interesants. Gustavu pamētāju ūdenī. Mazliet nav ombalīgs ūdens, bet ūdenī daudz maz ir ok. Kāds ārā bišķiņ tāds vējiņš iet pa virsu, tāpēc arī nav tik silts šodien. Arī tāpēc arī droši vien cilvēku nav daudz. Bet bebīši grib kaut kur guļēt vai ne, brauksim mājās.
Vai ēst vai grib guļot, grib mīļo puisi. Čau. Nu re, pīpa mutē un viss kārtībā, vai ne? No kurienes atbraucis tas? No kurienes viņš brauca, neredzējāt? No kurienes viņš brauca? No Siguldas. 2 sastāviem? Nevar būt 2 sastāviem no Siguldas. Es gribu, kāpēc tu teici? Var no Gulbenes. Nē, es teiktu no Siguldas. Tā, atvaļinājuma diena numur 2. Šodien ir tāda diena, ka ir Elīnai dzimšanas diena. Un, protams, man no rīta jāizšmauc pēc puķītēm. Nu, kā jau vienmēr, nopirku puķes. Vienu nopirku tur nopirku mazo puķīti Gustavam, un šeit mēs nopirkām tur, nopirku lielo liliju pušķi. Man liekas, ka cenas pie puķiem sāk augt. Pagājušajā gadā nebija tik dārgi, bet nu jā, visam jau aug tās cenas. Cik man sanāca lielā liliju pušķis 22 eiro un Gustava mazais pušķīts 18 eiro. Kopā sanāk 40. Es pagājušajā gadā 30 nekā iekļāvos abos divos. Bet iespējams, ka Gustava pušķīts bija mazāks. Nu, ko tad brauksim svinēt un sveikt to mūsu Eliņčiku? Kādas smukas puķis, vai ne? No, Gugi! Nu, ejam. Mums parādi kartiņā, smuka kartiņā. Ejam, sveik mammu. No, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Buča. Paldies! Vai, kas skaists! Vai, kas skaists! Kas ir pa zīmēm skaisti? Nezinu. Uzskicēts kāds ir? Nē. Pats. Tu? Pats visu zīmēm. Mammai daudz laimes dzimšana. Dīdzis, Gustavs, Tomas un Markus. Visi 3 dzīvējāt, ja? Visi tie 4? Nē, Gustavam viņš zīmēja. Nu, paldies, Tas mums paldies. No, kāds tev liels pušas visā. Jā. Nu, buča. Nu, skaisti. Jā. Nu, ko jātais bildes tagad ir? Vai ne? Un bišķiņi satrauc, ka tās lilijas ātri nenosprāgas, bet viņas vismaz smukas ir šobrīd. Skaistas, jā. Šobrīd viņas vismaz ir smukas, jā. Ja tur bija arī pušķīs, bet, nu, neatvērušām, bet, nu, gribējās, lai jau ir gatavas tādas smukas. Vai, tik skaisti. Nu, ritīgi skaisti, jā. Nē, nu, tad jau jāsāk bildēt, tad ir jāpacēja. Nu, jā. Ar puķiem. Skaisti. Nē, nu, smuki ļoti. Nu, paldies jums. Tā, izskatās, ka šodien kempinga tomēr nebūs. Jo es tikko skrēju savāk visu no balkona, visas segas slapjas. Un māsāka līt. Kad man tāds prognozes nebija. Ja viss šitas te slapš. Žļurk. Braucam! Nu, kur mēs varam braukt šajā laikā? Bet es Nepabloginu. Nu. Lietas līst un ūdens krājās. Nu tā, uz kempingu nebrauksim šodien, bet šodien brauksim paēst. Paēdīsim uz Ēlandi. Mēģinām gan atrast kaut kādu citu vietu, bet, nu jā, nevar izdomāt nekādu tādu foršu vietu, kur aizbraukt paēst. Nosvinēt mazliet ar bērniem vēl piedāvā. Brauksim uz to pašu vienu Ēlandi. Nu. Kofijas Ēlandosies mājās. Ja? Kofīti. Palaidni. Un skats mums te maz cālītis. Apčī tikko bija, ja? Apčī bija! Apčī! Markusiņ! Čau! Hei! Apčī! Ko tik nopietnis? Tomasiņ!
Puti, 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 tip, 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 tip. Tip, tip, tip. Tip. Zēlandē braucām, bet mums mašīnā nav vietas šoreiz nevienas. Tagad viss, ka kādam ir kristības. Iesim vēl Gustaviņu, paskatīsimies, vai vispār vieta mums ir kur apsēsties. Nu tā jau arī šeit apsēsties, bet tā nav īsti tāda vieta, kur gribētos. Tā ir kafejnīca, Ēlandes eklērīši tur varētu. Jā. Tad iesim paskatīsimies, kā mums tur izskatās. Situācija sekojoša. Tur ir kristības, tur ir pusē ir rezervēts, un tad ir ārā tikai tur 2 galdiņi tādi tuvāk ieejai. Gustavs negrib atkal, viņam ir augsti. Un tur tā lieta. Viņš smiedzina. Tad, nu, tur tik kā, nu tā, nu, bišķiņ sāniņi vējiņš pūš. Tik kā tā nelīs, bet, nu, tā... Jā, domājam citu. Galerija Rīgā mēs netikām augšā. Varbūt arī tiktu, bet, nu, varbūt tur... Viņus nav aicināt, Viņu ratiem tur baigā problēma būtu. Kaut kā iemocītās, bet tur visu laiku cilvēks tajās liftā piebrauc, viņš pilns lifts, ka mums noteikti tur nesanāca vieta. Jebkurā gadījumā mēs tagad pazvanījām uz Skyline bāru. It kā galdiņš ir. Tā būs misija tikt augšā uz turieni. Paskatīsimies, kā mums ies uz viņu ratiem. Nu, varbūt. Tā kā skatīsimies. Šite? Tā mums arī, jā. Otrs brāzi pamodies. Šeit mums vajadzētu tikt iekšā. Tiksimies iekšā, Zaķī? Tiksim? Nu, tāda milena. Bet tikām iekšā. Uz kudu stāv? Kurš izskan? Neko otrā pusē. Arī, ka tas ir 27. Viss? Priekaļi. Priekaļi. Tā ir tā. Nu, puisīši. Mēs esam debesīs. Paskat. Paskatāmies. Atnesā vietas mums ir pietiekami bieži. Tikām augšā. Un atradās mums vietiņi, kur pasēdēt. Galvenais, lai būtu apmierināti, ka mēs kaut kā varam pasētīt, vai ne? Makaroni. Tad nebūs. To es jau to brīdināju. Bet te vismaz kaut kokteilīti var izdarīt. Ja? Nu tā dzēriens mums atnesam. Būs jāsaskandina, vai ne? Man atnāca kaut cauliņš. Tas ir parasts cēsa prēmija maliņš. Varēja jau šeit kaut kādu labāku izvēlēties. Protams, pēcinieks, jā. Gustavam paskaties kāds smuks. Labi. Tu negribi vairs nolikt maliņu. Tas ir labais. Skaists. Arī skaists. Kur tu bīdi? Tas izskatās pēc vienkārši piena. Degdaniels tikai. Degdaniels? Paida. Paida. Nu jā. Es turēšu jūs skandinu. 3, 2, 1, 1. Nu sanāca? Nu ir okei, jā. Nu ir okei, tad jau pats labākais, kad ir viss okei. Nu, ui, tev gan pudeļi izkritusi, ko? Ēdīs, man es negribu nemaz baigi. Tā jau garšīgi. Jā, viņi saka garšīgs. Jūs man var pagaršot. Negribu maz ir skopesmu. Izvilka ārā no krēsliņa un izmaidīs tajā. Dusmīgi, kā kamera tā dusmīgi? Jā. Ko? Puisīti? Puisīti? Mēs samaksājām. Kur tur ir? 34? 38? Jā, 38. Nav tomēr, tas ir skaisti teikt. Skaisti, var skatīties Rīgu. Te ir tieši speciāla vieta, kur bildēties. Gustav, vēl šeit jābildēties. Take a picture. Tā ir mūsu Rīga. Kas mums interesants notiek? Tā nav. Labi, atbildēm man ir take a picture par rakstīt. Nu, tad jāuzlies take a picture, te jāuzlies take a picture. Davai.
Kaut cik tu? Ka te var iet. Mēs bijām tur augšā. Tur. Redzi? Kur? Tur. Ko tas ir? Nu tur. Radisson Blue, kur ir. Nu tā izbedīsim mazā plītī, atnācām tagad līdz Vecrīgai. Domāju tādu, ka vajadzētu kaut ko maķītī paķert. Lai gan ir pavēsts, tomēr šitie es domāju, ka grib saldējumu. Neko pēc govs. Ko dara? Pēc govs suns. Suns baigi lielāk, jā. Notestēsim jaunumu kafiju ar uzlējumu. Saldējumu Kui? uzlēt? Jauktā? Kafiju ar saldējumu. Nezinu. Paskatīsimies, tur kāds jaunums ir. Nebija, nu. Godīgs ir labāk. Garšīgi. Garšīgi, tiešām garšīgi. Parādi. Pagaršo kafiju ar saldējumu. Drīkst ēst tad? Drīkst. Nu. Man garšo. Nu, ja?